Kādu Laima pār mums lēmī, sargā mūsu zemi. Vienā mēlē, vienā dvēselē, vienā zemē mūsu. Ministru padomes, radio, televīzijas, telefona un telegrāfa centrālais tiek celtas barikādes. Oman uzbruk cilvēkiem, kuri devušies sargāt vecmilgrāvju tiltu, šaujas barikāžu dalībnieku mašīnām. 14. janvārī Oman vēlreiz uzbruk vecmilgrāvju tilta aizstāvjiem, apšaudēja nāvējoši, ievainot šoferis Roberts Mūrnieks. Vakarā Oman uzbruk pie Brasas tilta sargiem. Es pastāstīšu tikai vienu notikumu, tāpēc, ka tas man iespiedies prātā visvairāk tādā emocionālā nozīmē skatoties uz jauniešiem vienmēr. Kopš 1991. gada man ir pilnīga pārliecība, ka mūsu jaunatne ir pati labākā, skaistākā un foršākā visā pasaulē. Un ja kāds arī mēģina šodien to stāstīt, ka tā nav, tad es neticu un iesaku jums ar neticēt. Tas varēja būt kādā 15. janvārī 91. gadā, kad es atrados radio mājā. Tas bija viens no strateģiskiem objektiem. Tur man nācās nodzīvot 11 dienas un naktis. Un 2. vai 3. dienā pie durvīm jauniešu pulciņš, apmēram tā kā jūs, tādā vecumā. Bija krievu tautības, latviski nerunāja. Un viņi stāvēja un prasīja, kurš tie galvenais. Un es tajā brīdī tie radio mājā skaitījos, tā kā mazliet atbildīgs par kaut ko, es aizgāju viņiem runāt. Un tie jaunieši teica tā, ir barikāžu laiks, parādi mums kādu ielu, kur mēs varam uzcelt savu barikādu. Es teicu viņiem, bet nu ir jau saceltas barikādas visur, vajag iet klāt pie visiem pāriem cilvēkiem. Teicu, nē, viņi ir atnākuši, tāpēc, ka viņiem vajag uzcelt pašiem savējo. Un tajā brīdī es sapratu, ka tie jaunie cilvēki nav svarīgi kāds tautības, valodas vai kādu runā, bet viņiem ir augstākais mērķis saprotams. Un es ļoti ceru, ka jūs šodien protat šo mērķi redzēt un nest savas domas, savus labos darbus uz priekšu, lai to vienmēr noturētu. Un šis galvenais mērķis bija brīvība pāri visam. Redz, pa snaiperu var šitu iet? Šitu? Šitu var, nu tas uz domu distanciem. Un lielākam distanciem šitu ir labi. Mēs saucam turpinies, kur jūs pazīstiet, ja? Pāri pa 500 cilvēki. Jo, redziet, savā laikā mēs visi bijām. Cik es esmu uzdevis karabīšu? Atsitiens? Nā. Šitam nav, jo viņam nāk pret liesmu, rakešu liesmu. Raketi iziet tā. Pārvarējām šajā te barikāžu cīņās ar to pārliecību, ka, nu, Dievs taču Slēma kaut cik? Gaisā skrēja, abas skrēja, nu no nākam.